Un pēc tam man bija reāli jāslauk tā grīt, ko viņš piedīs. Tas bija rausīgi. Bļāt, cik nākamajā jāatvainojas? Cik ilgi? Es saprotu, ka klasbiedriem pasēdēja, bet, labi. Bļāt, tev puso uz flīzēm tas bija. Ja es būtu tev paklājā nodeks, tas saprastu pisa, bet tev, bļāt, vienkārši flīzēm, tu 1, 2 iekšā. Nu jā, labi, šoreiz tās bija flīzes, bet nākamreiz Liepiņa te studijā tās būs šis paklājs. Zini, cik tas smirdēs un nevarēs vairs ierakstīt. Bet to pusi, bļāt, sunas savāc, viņš apēd pusi, tev bija pusi jāvāst. Bet saprāt, cilvēkiem jāguļ pa nakti ir. Mēs nevaram uz to tāpat vien. Bļāt, pabīja to sūdu malā. Nebija tik šausmīgi. Tā, sākam? Jā, laikam ir sācies ieraksts. Jā, esiet sveicināti Bize vaļā jaunākajā epizodē. Esam atgriezušies no prombūšanas, no jūsu ausīm. Esam bijuši ārā uz kādu brīdi, bet tagad esam atpakaļ ausīs iekšā. Bijām pazuduši, ko te dara visas sērs? Izņemot tiem, kas mūsu mīļotie Patreon, tiem bija nesen epizode tikko pirms nedēļas. Viņam tik ilgi nebija jāgaida. Jā, Patreoniem vispār. Pēdējā bija Patreon epizode. Jā, pareizi, pēdējā bija Patreon epizode. Tieši tā, pareizi. Tieši, tad, kad man likās, ka es esmu slims, mēs ierakstījām to epizodu. Tu tikmēr, tu tāds, es nezinu, es piedalīšos, visticamāk, es nepiedalīšos. Tad tu noskrēbi savu maratonu labā laikā, tu ieliki storiju. Es momentāli uzspēju, reaģēju, malacis, apsveic. Tu izlasīji ziņu, un, ne laika, ne paldies, nekā uz rēdu atstāja vienkārši. Savam day one nigga. Es no pirmās dienas jau ticēju. Es uzspiedu laiku noteikti. Tu uzspiedu nahuj savām šļuškām, vai kas jau tu, sūta un apsveic. Mani kā tavu čomu bērnības. Izlasīju un thanks, pat ne thanks nekas. Es tajā brīdī bija problemātiski, jo tad, kad es finišēju, tad līja lietus. Tad, kad līst... Parasti, kad tu finišēji, tad kaut kas līst. Un tad, kad līst lietus, tad uz telefons tūdīgi strādā, jo tas šķidrums tā kā spaid pogas. Manī bijis arī tā kā, ka līst kaut kas telefons. Neko nevar, jā. Man būs bijis, kad es uz slapjām rokām paņemu telefonu, un viņš tā kā atslēdz, ieiet kontaktos, Iet meitenē, ko es pirms 7 gadiem izgāju Tinder laukā, un sāku zvanīt, un spiež, viņš tā kā neļauj nospiest, viņš tā kā kādā filmā, ja filmā būtu tāds, tā nav tā, no viena piliena, aiziet kontaktos un zvanu, viņš tiesās, es viņš tā smējās, kā lai nahuj, tu nevari noslēgties, zvan. Jā, un tieši iet īstenās, uzrakst, čau, nevar tevi aizmirst. Bet tieši zvanīt tās, ka viņš 6 soļus izgāja no viena piliena, tās, kā tu, viņš būtu tā kā uzvanījis man tētim, būtu tāds, nav tik smieklīgi. Viņš telefonā speciāli tā, tu man ūdenlies ir, tas, zin, ko es tev varu izdarīt. Cik viņš tik smieklīgi, ka tu skaties, un tu nespēji viņš pats iet tālāk, tu spiedi, cancelšos, viņš neļauj cancelēt, ka tas piliens pats izvēlas, un tu nespēji novaldīt savu telefonu. Bet tā ir, ka tu pēc tam nevar neko nospiest, jo, ja tas piliens ir virsū, tad viņš telefons uzskata, ka it kā jau pirksts ir pieskāries, un tu nevar vairs tā kā, un citas kustības viņš neņem. Tad vajag aizslēgt pret maiku panikā. Jā. Un tā ir vienīgā kustība. Tā ir, jā. Vai tev izdevās izpildīt savu laiku? Jā, man izdevās izpildīt savu laiku. Noskrēju 3 stundās 28 minūtēs. Wow. Un, bija tieši tā, kā es paredzēju, ka pirmie 34 kilometri bija diezgan tā ok. Varēja cīnīties. Tas, par ko es vairāk lepojos, pat vairāk par to laiku, ir tas, ka man izdevās noskriet tā saucamo negatīvu split, jeb otro pusmaratonam ātrāk nekā pirmo pusmaratonam, kas ir pietiekami tas. Tā kā reti tāds cilvēkiem sanāk. Nē, bet kopumā tā ir. Jo tad, kad skrējēji izvēlās pacing stratēģijas, tad negatīvs split ir visbiežāk tā, ko cilvēki mēģina, un visretāk, kas sanāk. Interesanti. Kādam interesanti, kas skrien maratons, viņš zina, ko tas nozīmē. Jā, tiešām aizvaļoši. Bet jā, man likās, kad es biju tā maratona dienā, tas bija smieklīgi. Starts sākās 7, un tad jau ap 6 visi plūst uz to krastmalu. Un tad varēja redzēt ļoti interesantu skatu, kurās no visām pusēm tāda skrējēja plūst uz Vecerīgas pusi, un no Vecerīgas plūst ārā visādi cilvēki, kas čist nav skrējēji. Un tā kā varēja redzēt, kā tās abas divas subkultūras savā starpā saskatās, un viena otru bišķiņ tā kā heito, jo tie, kas tā kā skrējēji, tad, mēs ejam skriet no rīta, jūs vēl tā kā nākat no tusiem, bet tie, kas nāk no tusiem, skatās, what the fuck, kas jūs lohiem, kāpēc jums jāiet, jo kaut kas skriet, kaut kas darīt, kāpēc tik agri darīt. Un varēja redzēt, tur bija tāda enerģija starp šīm divām pusēm. Tas bija tāds interesants. Bet labais jau tas, ka visi beigās dzīves sveika vesela nonāca finišā, vai ne? Ne, tā gan gluži nav. Jā, tas viens puiks novēr.
viens fujeks palika. Tas bija tas, ka tu to dzērienā sabērtās tabletes? Jā, Tu teici kaut kam tu bēri. Īstenībā tas salīdzinoši, es redzēju, kā viņi aizved uz slimnīcu. Skrēja atpakaļ no Mežparka viņi tieši. Bet vidēji jau, ja piedalās, cik tad 1000 cilvēku? Bija maratonā, pašā maratonā skrēja 3,5 kaut kā 1000. Vidēji vienam, ja vidēji viens beidzās, tas jau nav tā. Viņš ir īstais vinētājs, viņš ir īstais maratona skrējējs, jo tas īstais fujeks, kas mums tie maratona nomira. Bet viņš tikai nomira kaut kādā 11. kilometrā. Šitas Džeks? Jā. Tu jau biji iemēs, ja labi, liekas, viņš skrēja maratona nomira. Tagad viņš, ja kāds skrēja 14 km nomirs, gan tās, un bija kā tu pēc 14 km nomirst. Viņš ir diezgan ātri nomira. Tad jau viņam kaut moški nediagnosticēts sirdskaita, kaut kas tāds bija. Bet viņš ir bijis futbolists, tā kā es domāju, ka tas varbūt ne. Iespējams, tad, kad tā telpa rakstā bija kaut kādi viņa draugi no Igaunijas bija raksturojuši viņu kā ballīšu karali un ballīšu dvēseli. Un tas tā kā varētu likt domāt uz to, ka viņš atbrauc uz Rīgu un tad ir... Viņš bija tāds, kas iznāca no ballīšu, ka jūs tikāties. Skatījos. Kas šeit notiek? Davai es esmu skriejuši nahuļ. Kāpēc gan ne? Kāpēc lai es neizmest vienu līkumu? Viņš nomirst. Pēc 11 km viņš nomirst. Es domāju, ja Liepājās arī kaut maratonu tur pilsētu apsprāt. Jā, tā kā... tas kopumā jau diezgan crazy. Es domāju, tas ir... Wild. Plus Igaunis, viņa jau tā maz cilvēki. Jā, cik tur 4 palika. Būtu bija Krievs nomirst, bet nebija Igauni. Un tā un neļauj, tāpēc un neļauj beigās tiem krieviem piedalīties sacensībās. Nu, redz, ļaut būt mazāk pišķiņas. Viņam vajag ļauj piedalīties, bet nedot ūdeni no valsts. Un likt tā jāuzaugs šī šalle un cepuri, lai piebeigtu maratonu. Jā, obligāti jādarbojas ar Krievijas šalle. Ja neskaita. Bet man atsūtīja... Policija? Nē, interesantu stāstu patieši par maratonu, kā citiem cilvēkiem maratonā gājis. Tā kā viens screenshots no viena čata, kurā tas tika rakstīts un stāstīts. Jums ir maratona čats? Nē, tas bija cits. Ja tieks piebeidz, tu tiec tev WhatsApp čatā. Tā tad ir tā kā sarakstē, kurā raksta kā Džeks stāsts saviem draugiem. Bet es pat ceļam tādu pizģets redzēju. Man visu laiku bija bail apdirsties. Man vēders griežās, un es ik pa laikam izdzirdu pļurkšķi, kad vairs nevarēju izturēt. Bet es ritīgi par to uztraucos. Man priekšā skrēja sieviete ap 18 kilometriem. Viņa bija pilnīgi piepļūtījusi sevi šortus. Es gandrīz izvēmos. Un viņa turpināja skriet, kas ir alfa, ņemot vērā, ka vēl 24 kilometri priekšā ir. Tas bija tik nēstī. Un pie finiša man acu priekšā Džeks apdirsās un sāka ģīt. Jums tur pa ceļam tolīts nav? Nē, bet kopumā apdiršanās ir viens no lielākajiem riskiem maratonā, kas ar tevi var notikt. Tāpēc, es saprotu, ka tieks piedalās tā kā 148 km, kas tagad tiešām 2 dienas, kaut ko David Goggins fuiks skrien, es apdirsos pokuļi. Es piespiežu sev, ka mēs esam top. Bet tev vēl pilsētā skrien visi fotografē. Pilsētā, bet piedalies nākamajā maratonā. Tu apdirsies pašā sākumā. Es cīnīšos kā vilks pokuļi sūdiem un mīzeļiem piebeigšos. Aizies toalet. Noskrien, pēc nedēļas būs vēl viens. Tu diskvalificē vai tad? Nē. Tu zaudēji, 1 minūti. Es nedos zaudēt 1 minūti no kaut vidēja laika, ja iešu apdirsties. Jā, tā. Bet es kopumā šajā maratonā kaut kā pārsteidzoši diezgan daudz dzirdēju stāstus no cilvēkiem par to, ka vēl kam sanāca apkakāties. Kurš kebabs šeit bija sponsors atgādā? Es nezinu, bet es pārsvarā bieži vien no tām žēlējām. Vai tu redzēji vizuāli kādu, kas bija? Nē, to es neredzēju, tikai dzirdēju stāstus. Zinās, ja tu nevien nepamanīji. Dzirdēji stāstus. Dzirdēju, kā apdiršos, nevis. Pats redzēju. Bet es biju arī tuvu vienā brīdī. Ir tāda lieta, kas ir... Es biju dzirdējis tikai tādu, kā raksturoto pretīgo sajūtu, un pirmo reizi, kad viņi sajūta, es sapratu, ko cilvēki par to runā. Ir tāda lieta, ka, piemēram, tu ēdis laiktās žēlēs skrienot, bet vienā brīdī, tad, kad tev tiek, kad ķermenim sāk problemātiski būt apaseņot tavus muskuļus, un tad viss asins tiek vairāk koncentrēts uz kājām, lai varētu tos muskuļus kājas apaseņot, tad pietrūkst asins, lai apaseņot kuņģi, lai varētu uzsūkties tas, ko tu ēdi. Un tad varbūt situācija, ka tu apēdos žēlēju, un viņi paliek tev tā kā kuņģi tā kā iekšā, un viņi neuzsūcās, un tev paliek viņi tur tā kā kratās iekšā. Un tāda smaga sajūta kuņģi, un tāda normāli pretīgi, un tā kā viegli var izvemties, man liekas, tādā brīdī. Man tā bija kaut kādā pirms 30 kilometru. Es skrienu, es saprotu, kā pēdējā žēlēju, kaut kāds pēdējos 5 kilometrus vienkārši tā kā kratās iekšā vēderā, un tāda smaga sajūta, un nenormāls. Man likās, bet tūlīt var aiziet viss slikti. Tur var sākties pļūtka, tur var sākties vēmšana un viss kaut kas.
Bet tad uz brīdi piebremzēju. Tā kā tas likās, ka uzsūcās un varēja turpināt rīt žēlēs. Ja tu būtu kaut kādā 39 km no 42 un tu jūti, nu, bet es apdrasīšos. Vai tu piebeigtu, es apdrasīšos, man pēdējie 3 km jānomauka, vai tu izstātos, vai ja tu nav tolets blakus, ja tu izstājies vai jāiet tolets, tad tev būs visu laiks beidzies. Grūti iedomāties, kas izstātos, man liekas. Tad tu vienkārši bija šī apdrastos un pēdējos 3 km gan jau nomocīt, ja? Nu, es nemāju, ja man būtu labs laiks. Tev būtu labs laiks, jā. Arī būtu labs laiks, ja mēs savu spīdu. Es pokuļu, bet ja man būtu, ja skrietu un es būtu 39 km ar labu laiku, es... Ja mēs kaut kāds fujies nāk, nav esīšos, tas ir nahuj dāvs, nav bijis vaļā. Kurš nahuj viņi visi kājas uz sūdienu. Es nahuj paldiņš. Viņš jāapdevsies, vai ne? Dāvē! Lūdzu neskaties, man lūdzu neskaties. Tāpēc ir jātrenē ne tikai kājas, bet arī kuņģi. Vai arī jāizlīmē sev, lai tev neatpazīst pohujas. Tas gan jā. Ne, bija kaut kad vien ir tādas triatlona sacensības, kurās bija vienā sacensībās, kur vienu sportistu pēdējā tā skriešanas distancē visi filmēja tikai no priekšas un visi operatori aizgriezās pēc tam, un tad tur bija izgriezts gabals, kurā viņa bija operatoram prasījusi, es patās apdursos, lūdzu nefilmēt man no muguras. Tās tādas, lielas sacensības, kur daudz... Tā ante vēl, ne? Vai vīrietis? Tā visi sievieti, jā. Jā, es atceros, ka tur ir. Bet triatlonā arī ir peldēšana, tur nomazgāties, ne? Peldēšana ir pirmā. Peldēšana būtu ļoti smieklīgi apdēsties. Jā. Tas varētu būt tāds bišķiņā, jā. Ūdens polo būtu forši apdēsties, ne? Kad visi posēna. Vai tu nāk fulieks visodās, bļā, viņi 4-1 izgāja. Es apdēsīšos. Ej, peld cauri, gan jau tiemetīs. Ej, peld cauri šai zonai. Nav likums, ka nevar apdēsties. Es spēlēju aizsardzību. Tāpēc es mācījos izlasē. Es domāju, ārpus nahuj kasts papildus taktikas. Jā. Tā, par šo tēmu pārunāt beidzot. Jā, tā kā tas ir. Mani, piemēram, nesen apisa bombzis. Es jums stāstīju. Labi, ka neizpisa. Tas cits stāsts jau. Kā tev apisa bombzis? Man apisa bombzis, es gāju. Kad Narvisenam un bombs teica, nopērc man ūdeni padzerties. Ja nopērc, labi, aiziešu nopirkšu arī, tur izstāvēja rindu, nopērc ūdeni, nāk ārā. Bombžu vairs nav, tagad stāv tā kā muļķis ar to ūdeni. Viss tas tās beigas? Jā. Bombs teica, ka viņš man gaidīs, bet viņš man nesgaidīja. Man labāk patīk šajā stāstā tas, ka tu mums izstāstīji, un tad nedēļu vēlāk stāstīji atkal epizodē. Jā, tāpēc, lai tu epizodē pastāstītu. Ka tu paņēmi ūdeni un tu izgāji, un viņš vairs nebija. Jā. Bet tu pastāsti arī tagad, lai citi arī zina. Jā. Es gan to arī ietvītoju, bet to varēs pastāstīt. Tu sietas tas, bļā. Jo man kas jautrāk šomēnes nav noticis. Šis ir mēneša slimākais notikums. Tev vajag ietvītot, tad ielikt threados, ja Instagramā storijā, ka tu ieliec screenshot no threadiem. Jā. Uzspīdu to. Jā. Kas ik laikam, man liekas, Kalvs tā bieži dara. Viņš ieliek kaut kādu tweet vai thread, viņš šāds. Šis tik labs, ka man jāieliek. Es arī tā daru. Jā? Nu, bet tev tas smieklīgāk. Kad ielāsāt, ejiet pasmēties. Tas auditorijas nepārklāt. Twitterī nav, Twitterī tie no Instagramā, Instagramā tie no Twitterī. Bet nav bijuši no citi teikt, lūdzu, ejiet pasmēties pa mani joku. Vispār tad rakstīt, ja kādu joku, lūdzu pasmēties pa mani joku. Nē, bet vai rakstīt epizodi arī, lūdzu pasmēties. Jūs pamanījāt, ja es ieliku joku vienu Twitter? Nē, tur tāpēc, kur tās auditorijas dažādi nav, nepārklājas. Pārsvarā. Bet kā tev liekas, ja tu ieliec vienu joku Twitterī, tad tu nedrīkst viņu vairs nekur likt? Nē. Kā, es nevaru likt screenshotā storijos. Nē, labi, citādāk, ja teiksim bāliem citādāk, jo tev... Kāpēc? Jo tev dod tas, ka tev pieaug skatītāji, tad dabūt, teiksim, šo ūdeni dabūja pa velti. Tad dabūt tā kā sadarbības nomēdzīgi. Jā. Bet, kāpēc Kalvs nevar dabūt? Jo viņam nav sadarbības. Viņš nedabūs sadarbības, viņš vienkārši vēlas. Tāpēc jau viņš to dara, lai viņš varbūt varētu dabūt sadarbības. Bet, protams, ja tu izdomājies labi joku, tu gribi, lai vairāk cilvēku to joku redz, kāpēc, lai tu negribi. Jā, bet vienkārši to savu kaut būtu vēl redzējuši, bet jau nevar likt, citos sociālmedijos, Facebookā, vai es pamanījāt, ka es ietvītoju kaut ko. Jā, vai arī Kugrāns, jūs taisa vienu izrādu, un pēc tam taisa vēl, lai vēl cilvēku redzētu. Bet liepiņi, bet tad, kad iznāk jauna epizode, tu ieliec Instagramā, hei, skatieties, iznāca epizode. Es lieku Patreon epizodi. Lai mums pienāk Patreon. Maksā naudu. Tad tāds biznesa domāšana vairāk. Okay. Ja tur ir nauda motivācija galā, tad ir ok. Nē, es nav, bet tas, kad ir tā mājas, ka tu pasties, kā tev auga Patreon gadu laikā, tu pēdējos 6 gados, un tev ir vienkārši tāda tabula, kas tev lēnām auga. Ja nebūtu tā, man būtu tā kā, vienalga, tu kaut kas bišķīt ienāk. Bet ja man tā kā
ķipā, tieši grafiks tā ķipā, lēnām aug. Man vajag, lai viņš katru mēnesi vismaz nepaliek mazāk, lai to tā kā izaugsme būtu. Tas ļoti tā kā inčīgi sakot līdz, ka vēl vien mēnesi mēs bišķi pieaugām. Tagad, ja nebūtu tas grafiks pieejams, man būtu tā pohoļ, ķipā, cik tie Patreon. Bet tagad man gribās, lai bišķi viņi aug uz augšu, lai... Jā. Ne, Tā kā, ja jūs nesapratāt, jūs varat kļūt par mūsu Patreoniem, tur ir kaudzēm epizodes, tur ir kaudzēm unikāls saturs, kurš nav pieejams nekur citur. Tā kā droši jūs varat ļaujiet Kārlītim iegūt to prieku, lai grafiks ceļ uz augšu, nevis uz leju. Patreonā viss kaut kas, mums tur viss kaut kas smieklīgs un nesmieklīgs. Vēl es iedomājos, ka mums sen nav bijis mūsu mīļā rubrika labie vārdi, vai ne? Mēs jau mēģinājām par to gobusam, bet man liekas, mēs beigās nepalaidām par to. Neviens neko neatcer. Neviens īsti neko neatcer. Es iedomājos, mums aizētu aizsūtīt labos vārdus, piemēram, Sandai Dejus un Kasparam Breidekam par viņu jauko rītraidījumu SVH. Kaut ko. Viņam visi aizraksta kaut ko. Sandai Dejus aizsūtīt, ķipā, ko dā šokar. Čau, ko tu šodien. Un atsūtīt, ko viņi atbild. Un papildus punkti, ja jūs sūtīsiet pēc 11. Jā. Čau, ko tu šodien. Un viss. Nav jādomā, ja joks vai vienkārši čau, ko tu šokar pēc 11. Un PS forši radio raidījums. PS, kas tam mugrē? Jo man nekas nav. Es skatos tavu bildi un es mādam kostīmā vannā tagad, es tev skatoties. Labi, tad esmu novārš šīs nedēļas labie vārdi. Plus aizsūtēt, čau, ko tu šokar, plus visas bildes nolākot Instagramā. Lai viņi atnāk notifikācijās, ka kaut kāds fujieks laikoja tavas pēdējās 48 bildes. Izņemot, ka vai viņas tagad bērni vai ģimeni tos, vai vīrs. Bildes ar vīru nelaikojiet. Bildes bez vīra, bez bērniem, tās laikojiet. Jā, ko ir viena pati, tās bildes iznolaikojot, uzrakstīt savu, ko tu šokar. Un PS forši radio, pie kaut ko par radio uzrakstīt, ka baigi forši. Jā. Tā, paskatīsimies, kā šīs labi beigsies. Bet ja mēs tev vienā dienā sāk... Nē, bet meitenes arī to var darīt. Meitenes droši arī. Tas mazāk smieklīgi. Vai, jā, labi. Nē, džekiem būs kautrīgāk. Drīzāk. Bieži. Kāpēc lai džeki būtu kautrīgāk? Nav vispār jākautrējas. Sandas ir taču jākautrējas. No. Viņa sapratīs, viņa priecāsies, viņai viss būs labi. Nē, vai rakstiet, jā, tas būs rēcīgi. Mēs gribam redzēt, atgādināsim epizodes beigās. Vai viņi sapratīs, vai viņi atradīs avotu, un kāda būs viņas reakcija. Jo pārsvarā īstenībā gandrīz visu, ko mēs esam sūtījuši, ir kaut kā bijuši šokēti par to, kas notiek. Jā, daudz ir ielikuši storijā, kāpēc šitā notiekās, un tad pēc tam viņam... Kāds izstāstīja, kāpēc tā ir nocies. Tā kā, ja Sandai Dejus mēģiniet piekuļīties, varbūt kaut kas sanāks. Jā, Sandai grafiks aizpildīts uz 3 mēnešiem uz priekšu. Kā mēs vēlamies Intrišai kaut ko sūtījām? Nē. Intrišai mēs nesūtījām. Intrišai mēs taču nesūtījām. Kāpēc ne? Viņa tev būtu teikusi. Nē, Intrišai mēs lūdzām, lai... Отец мои дети, что происходит? Зачем мне твои, блядь, слушать или пишет? Когда ты будешь, блядь, видеть свой сын? Когда? Деньги платить когда? Он даже не знает, как ты выглядишь, не знает твое имя. Tas, bļā, Intrišai mēs likām rakstīt, ka Jānis Kreičmans ir tā kā top džeks, lai izvēlas. Man liekas, tāpēc kaut kas. Kaut kas tāds bija. Es nesaprotu, Intrišai varbūt viņi kaut ko tur... Es arī. Bet godīgi sakot, pirms Liepiņš sāk par viņu fanātiski runāt, es nezināju, kas tā tāda persona ir. Tagad pēkšņi es redzu viņu visu kaut kur. Viņa manā aplīd cilvēkiem, kam es sekoju, kā Dāvidam Krūmiņam. Tāda veida cilvēkiem bieži parādās. Varētu būt krūti, kad varētu uztaisīt dažādus feedus, kur tev rādās viss. Tev ir vienkārši viens tas aplis, kurā tev ir tāda veida cilvēki, tad tev vajag atsevišķi feeds, kurā tev ir tāda īsta cilvēka, kas tev interesē, kur tev tā kā pa jokam interesē, un tāda, kas... Bet jau vajag, teiks, man ir TikTok for you page un Instagram for you, Reels. Ja man Instagram Reel met tikai, ko čaļi savainojās spēlēt basketbolu, vai, teiks, viņš gāžās un uz kaklu piezmējās. Un TikTokā man ir kaut kāda, Dāvida Krūmiņa veidīgie cilvēki un tam līdzīgi. Tā man... Tā tagad ir īstenībā ar sociālām tīkliem. Mēs tieši kaut kad runājam, ka viņi baigi sadalījušies pa auditoriem. Kādreiz bija tā, ka tev bija viens, visi ieliek kaut ko Twitterī, un tad tu visi redz to, vai visi ieliek Facebookā, un visi redz, tagad tev ir tredos ir kaut kāda viena auditorija, Twitterī kaut kāda cita, Blūskajā cita, tad TikTokā atkal pilnīgi cita, Instagram Reelos. Tu esi Blūskajā? Es ieeju reizi 2-3 dienās apskatīties. Tas diezgan bieži, ik pa 2 dienām.
Jā, bet... Kas viņam, pa ko jūs čatojat? Nu, tur ir pa politiku pārsvarā. Vismaz viss, kā mēs sekoju, tad tur tāds... Tā kā, tad, ģibai, iedomājies festivālu lampu, bet Twitter izskatā. Tas apmēram. Aizraujoši. Tas ir tas, kas tur notiek, jā. Tie, kas uzdod jautājumu un tieši dzirdot mūsu pieminot festivālu lampu un grib zināt, hei, jūs taču pagājuši gadu bijāt festivālā lampa, tad mēs jums varam teikt, mums ir vairākas ziņas, un viena no tām ir, mēs nebūsim festivālā lampa šogad. Tā kā varbūt nav iemesls, nav vērts. Mums fucking kanceloju, jo, free speech. Jā, mums kanceloja tik ļoti, ka es nebūšu pat politiķu cepienā šogad. Tu nebūsi politiķu cepienā? Es nebūšu politiķu cepienā. Es paprasīju 20 eiro vairāk, pirms tiem 40, ko maksā parasti, un pateicu, nē. Bet, kad es domāju politiķu cepienus, es domāju Edgars Bāliņš. Lūk, šogad bez manis. Nē, patiesībā man vienkārši dienā ir koncerts ārzemēs. Iemēs, ka liela apavi. Tas jau ir tieši pirms Jāņiem, jā, šogad. Viņi ielikuši Jāņu nedēļā lampu, un tas, Tas ir tikai 21. datumā, tas gada īsākajā naktī, ja lampa. Kurš aizpildīs tavu vietu? Neteikšu, nedrīkst paziņot, bet kāds... Miks galvenosks. Tuvu tam, jā. Nav tā, jā. Tu zini? Nē, man liekas, ka Kukrēns kaut ko stāstīja. Jānis Krējons. Pareizi. Jānis Krēvits. Jānis Krēvits, politiķis. Bet viņš būtu kā politiķis, būtu labs. Plus, ja viņiem piedāvāt, vai tu vēlas būt politiķu cepienā, tu būsi, ka tu valsts prezidents un kaut kāds ministrs prezidents šos, jā, kāpēc ne? Es esmu politiķis. Jā. Tas būtu nākoja labs Jānis Krēvits. Bet tātad mēs nebūsim lampā, bet vai mēs kaut kur citur būsim? Nē, kur mēs būsim? Mēs būsim šovasar, vai mūsu šovasar varēs dzirdēt kaut kur? Ej, tu nost, vai mēs otrajā daļā to paziņosim, Dāvi? Varbūt, lai cilvēki paciešos līdz otrajai daļai. Otrajā daļā mēs varēsim paziņot, kur mūsu šovasar varēs dzirdēt. Jo tā nebūs tikai viena vieta. Varat jau sākt minēt savā galvā, rakstīt komentāros savus minējumus, un pēc tam, kad paiet tas laiks, tad mēs apbalvosim tos, kas uzminējuši pareizi. Bet mēs jau tūlīt pateiksim, tā kā viņiem būs pēc minūtes jau zinās. Bet lai viņi tagad ierakst komentārā. Ļaujam vismaz pagaidām. Vispār nolaikojiet šo epizodu šobrīd, ja kādam ir laiks. Ja nav laika, tad nezlaikot neko. Pirms mēs atklājam, kur jūs ierakstiet komentārā, kur jums liekas, kur mēs būsim. Tad jūs varēsiet ar sevi sacensties, vai jums tik likās pareizi vai nelikās pareizi. Tātad šobrīd mēs varam paziņot pirmos 3 datumus un pirmās 3 vietas. Jā. Augustā. Tātad augustā 9. un 10. augustā, kas ir sestdien un svētdien, mēs viesosimies Kurzemes pusē. Kur 9. datumā mēs būsim Kuldīgā. Ko? Dunā. Ko tu dirsi? Jā, būsim Kuldīgā. Mūsu šīs vasaras tūra atklāsies Kuldīgā. Mēs atklāsim tūru Kuldīgā. Kas vēl tajā dienā notiks Kuldīgā, Dāvi? Vēl tajā dienā Kuldīgā notiks Kuldīgas pusmaratons. Kāda sakritība, kur tu atkal apdirsies, skries? Iespējams, es tur apdirsīšos. Tur arī no rīta jau būs skriešana. Tur, man liekas, nav tik agri, bet tur ir kaut kas. Mēs kā Arta labprāt nāktu talkā skriešanā, protams, pa ceļam. Droši jūs varat nākt. Es domāju, ka visi skrējēji, kas ir un bijis vaļā klausītāji, var braukt uz Kuldīgas pusmaratonu. Skriesim kopā un vakarā ietusēsim Dunā, iedzersim kādu garšīgu alu. Mēs zinām, kā Bāliņu, mēs katrs nepiebeigtu pusmaratonu, bet ja mēs vienkārši viens uz otru pleciem liela mēteli skrietu, pusceļā mainītos, pusceļā es, tev uz pleciem, pusceļā tu manis pleciem. Mēs kopā noskriet pusmaratonu. Mums būtu uz pusi vieglāk, mēs apzītu Dāvu. Nezinu, kā mēs skrējām šis 2,88 m cilvēki. Mēs varam uztaisīt tādu, kur piesakās cilvēki jūs, un tad vēl kaut kādi cilvēki kā stafetē, un tad sacensībā ar manu vienu pašu, tā kā, piemēram, jūs kaut 5 cilvēku uz riņķi, tā kā tepojat ārā, kad jūs varat, un tad tā kā citi pārlic. Pa kuķiba, kad tu skrieni un tev visu mēģini. Ne, un jūs man mēģināt tā kā mani pa vairākiem apdzīt. Ok, tu bišķi pa daudz sakāps galvā. Aiziet, bļā, piebeidz Kuldīgas pliko skrējienu, tad es tev paskatīšu roku. Vismāk, bet vienkārši skrieni un jebkādā tempā, kādā tu vēlēsi. Viņš noskrien šo gabalu, tu nav laika limits. Vai bļā pliko skrējienu noskriet, tad man būtu bļā, tu tiešām labi skrējies. Kas būs tūlīt īsmā Jāņos pēc mēneša. Pliko skrējienā var apdirsies skriet? Tas, tad, jā, neviens nepamant. Jā.
Nē. Bet tā kā jā, jūs varat droši braukt uz Kuldīgu. Pēc tam nākamajā dienā. Kurā datumā, Dāvi? Tas būs 9. 9. augustā. Nākamgad 9. augustā. Ne, šajā vasarā. Šajā vasarā 9. augustā un 10. augustā Biļetes būs pieejams. Biļetes ir jau pieejams. Jau pieejams biļetes. Vai arī varbūt nav. Ja nav linkā Varbūt, apakšā, ka nav nemaz. tad... Nē, bet es domāju, ka ir pieejams. Lai dabūtu biļetes, pat no Bāliņiem Diemos sūtiet vienu biļeti, lūdzu. Jā. Un tad viņam uz Revolūtas aizsūtiet, un tad viņš jums aizsūtīs biļeti. Jā, un tad nākamajā dienā, 10. datumā, mēs dosimies uz Ne jau. Liepāju. Wow, pirmo reizi bija vaļā Liepājā. Bija vaļā pirmo reizi Liepājā. Īpašais viesis, kas būs. Boj, Ne tas, ko jūs domājat. Nevaram iedomāties. Nebūs. Mēs ceram, ka nesakiet viņai lūdzu neviens. Svētdienas vakarā ietusēsim Liepājā, un tad jau nedēļu vēlāk tiekamies Latvijas otrajā pusē. Kādā vietā mums būs Liepājā? Es nezinu, uz kādu vietu. Vajadzēja Fonteinā taisīt. Fonteinā, nē, mums būs kādā stilīgākā vietā par Fonteinu. Statoil. Vai ne? Pegaza pagalms. Pegaza pagalms. Pegaza pagalms. Ej, tiekamies Pegaza pagalmā. Pegaza pagalmā mēs būsim. Liepājnieki sauc par PP. Jā. Un tālāk. Nākamajā piekdienā uzreiz. Nākamajā nedēļā uzreiz 15. datumā mēs tiekamies Cēsīs. Fono klubā. Lieliski. Jā, ir pamatot aizdomu. Un, starp citu, Cēsīs fonoklubā man ir aizdoms, ka pēc tam notiksies arī kāds interesants pasākums reiz aiz mums. Nekvalitīvās mūzikas. Nē. Tā jau notiek vienmēr ziemā. Ziemā, jā. Šogad mēs kaut ko citu darīsim. Iespējams, to mēs vēl izdomāsim. Bet ieplānojiet visu jauku naksniņu. Kas būs Cēsīs pēc mums? Es nezinu vēl. Nevar teikt vēl. Vēl nav apstiprināts nekas. Bet šīs nav vienīgās vietas, kur mēs šovasar būsim. Tā kā mēs vēl ziņosim par citām vietām. Šis ir pirmais metiens. Tā kā jūs varat jau sākt skriet pēc biļetēm, jūs noteikti jau varat iet. Tās ir linkā apakšā. Jā, es pieņemu, ka visticamāk šie 3 šovi būs savā ziņā līdzīgi. Neteikšu nav vienādi nekādā gadījumā, bet kaut kā tā doma varētu būt līdzīga. Jā, tikpat līdzīgi, cik katra epizode mums ir līdzīga. Bet tās būs vienkārši epizodes, kur mēs ierakstīsim, pastāstīsim, kā mums iet. Katrā būs kāds viesis, katrā būs kādi atsevišķi stāsti. Iespēja satikt mūs. Tas jau pats svarīgākais. Atdot mums savu naudu. Un papriecāties kopā ar mums vienā telpā. Tagad mēs vienmēr sēžam trietā vieni paši. Bez jums, jūs tur visi tur aiz tiem stikla objektīviem esat. Vai aiz tām austiņām. Bet tagad mēs varēsim visi būt kopā. Tas ir visforšāk būt kopā. Tas ir vislabāk. Mums ir cilvēkiem ir jātiekās savā starpā. Mums ir jāveido connection. Mums mēs izveidot pauzi. Izveidojam pauzi. Uztaisam pauzi. Otrs dienā mums būs arī kāds pārsteigums no Aglonas radio. Aglonas radio sen nav dzirdēts. Tātad, Kārlis, stāsti, tu sāk stāstīt stāstu. Jā. Tātad tu kaut ko tu nositi? Tu biji pēdēl turnīrā, ja? Jā. Tas bija inčīgi. Tā kamera pareizi tagad stāv viss kārtībā? Vajadzētu būt, ka viss stāv, jā, normāli. Okay, mēs esam malaži, ka mēs neesam viņu apgāzuši, jo tieši nākotnes laika durvis tieši iepist. Ja tā nav laba kopumā vieta kamerai vai durvīm, es nezinu, kaut kā. Vai tā vajag starp durvīm un sienu kaut kādu to sūdu? Jā, ka var pa augšu tikai iekāpt, pa logu un pa jumtu. Jā, tas būtu īstenībā. Tu esi kaut laids pa logu laukā šeit? Nē, vēl nē. Varētu sākt, ne? Es domāju, ka es pirmām reizēm sagaidīšu ziemu, kad būs tāds labāks sniega. Tā var uz kakla nopisties. Jā, kupunāt kārtīgā. Jā, tad vienkārši tu vari izmēģināt, un pēc tam jau tālāk ir vieglāk. Un tu biji apakšā soliņš apsnicis. Un naglas uz dēļa. Tas gan būs. Bija kāds video Krievijā filmās, kāds films, 8. stāvu lēc kupunā. Jā. Viņš bija normāļa. Viņam bija viss kārtībā tikai. Kā tas var būt? Es nekad nevaru iedomāties, kā ir gadījumi, kur arī cilvēki nenormālā pālā izkrītot no augstiem stāviem izdzīvot, tāpēc, ka viņi bija tik atslābinājušies, jo viņi bija pālī, ka viņi visi bija kārtībā. Ne, viņš jau kupenā ielicis. Viņš jau ne uz asfaltu piezmējās no savas stāvā. Nē, protams, bet vienalga asfaltu stāvā kupenā. Man arī liekas, ka to vajadzētu būt. Tur jābūt ļoti pufīgai kupenai. Es būtu gatavs likt šo zemi, jo es man samaksātu 50 €, izlikt pasaules stāvu logu kupenā. Redz kā, šis viss būs Bizaļā live. Tas būs Bizaļā Patreonā, kā es no 8. stāvu kupenā uz galvas. 8. stāvu, es neticu, ka tu... Es nedomāju, ka tu no 3. laktu jau. Tad nolaiciet 50 € galdā, un tad pastīsimies, kurš izliks no 8. stāvu, kurš ne. Tas būtu labs money. Plus man jau nebūtu jāmaksā. Vienkārši cilvēki tev samaksā, lai tu parādīt, ka tu liksi, un tā, es nelikšu, paldies. Nē, man būtu jāizlas, bet, ja es izlacu, tad es dabūnu 50 no tevs.
Bet, ja es izlaicu un man neizdodas, tad tev nebūs no manas 50. Ko tu manai sērojošajā līgā vai jautāt 50 eiro? Es nevaru zaudēt naudu. Tas biznes. Tā tikai profits, jā. Jā. Tā kā, jā. Kas? Jums esat ievērojuši veikalu tīteriņš? Mēs tam vienkārši, ka suns kluts nolika. Jā, tieši tā. Un es sāku domāt, tad tie veikali ir pa īstam. Viņi ir 2 vai 3 vietās. Es zinu 2 vietās, jā. Nu, jā, bet kurš iet un pērk to tītaru gaļu? Es esmu rītīgi daudz reizes iedomājies, ka vajadzētu aiziet. Un es te nekad nevienu cilvēku neesmu redzējis. Ja man tā jāsaka, ejot tur cauri, man arī neesmu redzējis baigi daudz. Ja ir cilvēki, kas tā kā masveidā iet un pērk tītaru gaļu, jā. Bet viņiem arī pārdod visādi cits gaļas. Nē, tikai tītaru gaļu. Kas interesanti. Jā, skatās, jau varbūt laikam. Es neesmu gājis skatīties. Man liekas, tikai tītaru. Man liekas, ka tur arī ir vēl kaut kāds cits gaļas vienkārši. Bet tas ir dīvaini. Specifiski, lai varētu uzturēt tādu milzīgu veikalu pašā Rīgas centrā un tirgot tikai tītaru gaļu. Varbūt tas ir kaut kāds lielais apisiens. Jā. Nu, kurš tur pērk, tad uzrakstiet. Uzrakstiet, vai jūs pērkat tītaru gaļu. Varbūt jāsāk ēst tītaru gaļu. Vai tur ir labi, jā. Un ko jūs darat to tītaru arī uzrakstiet? Tik kuldīgā tā Strausa ferma, ne tā nav kuldīgas. Viņi jau mēģināja ieviest, ja mēs tā kā eksotiski, inčīgi, un viņi ļoti veselīgi. Vienkārši Strausa gaļa, tā kā lielopu gaļa, tikai viņi daudz sausāka, negaršīgāk un bišķi dārgāk. Tas kā mēģina ieviest, bet tas, protams, viss. Viņš vienkārši sliktāks. Strausa gaļa noteikti daudz sīkstāk, viņi jau skraida. Nu, jā, lielopu ir mīksta, viņi jau nekustās bez maz vai nemaz. Jā. Viņa nav baigi garšīga. Es teicu, ka steika šiem bija labs. Tādām lietām ir vismaz vienreizējs pircējs ir diezgan liela auditorija. Cilvēki, kas vienkārši gribētu to tīri ķeksīšu pēc, kas ir gatavi samaksāt. Tā kā heroīnam, vai ne? Vienreiz nopirks, tad jau aizies. Un vismaz vienreiz vienkārši pamēģināt, lai viņi būtu ķeksīši. Es zinu, kā garšo Strausa gaļu. Bet, ja tev tas nav labs, ja tu nedabū ilgtermiņa klientu, tad tas ir problemātisks biznesa modelis noteikti. Tu vienkārši gadu mainīt to jūtīgo dzīvnieku. Pagājuši bija Strausa. Viņam visi fermi ir. Vācu aitu suņi. Tev jau visi fermi ir, jo visu to infrastruktūras būvēs uz to vienu. Ferma. Tas, ko tu vari Strausa olas pārdot Lieldienās, es domāju, normāli nais. Tā tur... Nedara šito, tev Tas tur tas pianis, Johans Strauss stāv viņam. Nē, bet tāpēc, ka Strausa olas ļoti liels ir. Un tā kā Lieldienās grib sistēs ar olām, tu vari par kaut kādiem 500 eiro nopirkt Strausa olu, un tad tu vari iet, un tā kā visi ir nav visu olām, tu atnāc savu lielu olu, un tad tu viss iznīcini. Mām, tu neteici, kādu olu jāņem. Tas ir real life situācija, kad tu vari mobilā telefonu spēlīties ar coiniem, tā kā overpowered, savu džekiņu uztaisīt, tāpat tās var uz cīņām aiziet Strausa olu un tu uzvarēt visu. Mēs šeit pat ielas pusē mēs uz cilvēkiem, kas iet gatavu studiju. Ja mēs ar jēlu Strausa olu tev iemest, tas būtu tā kā kreizīt, vienkārši viss kā spaini būtu noliec. Ar sēklu būtībā. Bet tā ir sēkla vai ķipā, tas nevis aborts vai ķipā tas pirms piedzimis bērniņš uz to? Kaut kas jau laikam pa vidu ar to visu, bet tas tā kā ir, ja tā padomā, tad... Bet to palīdzēja maratonā, ka tu apēdi to placentu no savu dēlu, kas piedzima. Viņš dod to papildus enerģiju, kad tu pusceļā tās man beigsies spēks. To želējs beidzās. Es apbildīju želiņas. Viss, kas man želējs beigšās, man ir kabatās mana dēla placenta. Tās labi, es pamēģināšu. Un tu pārspēji savu laiku. Jā. Nē, es to mēģināju. Tu savu placentu apēdi, tad tu piedzimi. Pats apēdi. Es jau tagad tādu pa weekendiem. Nē, bet viņam laikam var kaut kā audzēt tā, ka tu viņu mūžu... Nav tā, ka maratonis mēnesis pirms tam stāv pēc dzemdību, nav kāda jauna placenta savās mājas. Lai es funkcionētu, iedod šī placenta. Iedod vienu kodenu placenta. Placenta drīzāk varētu būt noderīga treniņu procesā, nevis maratona dienā. Ja tu varētu būt ātrāk recovery. Dzemdība namā kaut kas piedzimst, tā izmet pa logu un tur maratonis jau kaujās. Kurš savāks. Kad fujieks saģēbies, kāda aktieris iet iekšā, veiksmīgi dzemdības, tu ļauj to bērnu apskatīt, viņš fikspējam placentu. Viņš pat te nestrādā, viņš vienkārši placentu nāk pizdīt. Tā viltība nekā uz maratonu savu. Jā, viss ir jādara, lai mēģinātu izdarīt visu labāk. Mums bija atsūtīti visādi jautājumi. Arī bija viena interesanta lieta, ko mums atsūtīja. Viena ziņa, ne kā jautājums, bet vienkārši ziņa. Vienkārši plikus pupus atsūtīja kāds vīrietis, jā? Nē, tā bija mums sieviete uzrakstīja. Viņa tā kā uzrakstīja tā. Sen jau gribēju pateikt, ka būtu interesanti pāanalizēt jūsu klausītāju auditoriju. Vienreiz bija jūsu pasākumā. Skatītājos redzēju tiesnesi. Pati esmu izmeklētāja policijā. Toreiz nodomāju, ka būtu ņirdzīgi, ja būtu vēl kāds prokurors. Tad varētu arī uz vietas veselu kriminālu lietu izmeklēt un izskatīt. Un es domāju, ka tas tāds satable way pateikt, tā kā
policija klausās. Vat aizjokojies ar tiem jokiem tredeliem. Man pēdējos 2 tredos atbildējuši valsts policija. Viņš jau nomierinās būs tā. Bet kopumā, man liekas, ja pavadīt dienu kopā ar policijas izmeklētāju varētu būt ļoti interesanta diena. Tā būtu, ja man būtu iespēja aizturēšanas izolatorā, piemēram. Izmeklētāji jau tieši tā kā tev izmeklē kaut kādas konkrētas lietas, tā būtu tāda ēnu diena, tā būtu interesanta diena. Tu es pieņemu, tu sēdi birojā. Tev liekas, ka ēnu dienā viņi tā pa īstam vietu izmeklē kaut ko. Tā, reku mums ir aizdomāta slepkava, ja? Viņš reku dzīvo, mēs tagad sēdēsim slēpni un skatāmies, ko viņš vēl slepkavo. Bet iedomājies, tos darbs ir vienkārši likt uz kartona tās tāfeles ar piespraudnēm kaut kādas bildes un tekstus un tad vilkt ar striķi viņas tā kā kopā un veidot tā kā schēmas un tas ir tā kā tas, ko tu dari. Vai nav interesantākā lieta pasaulē? Bet labs bonus, teiksim, tu klausās kāds policists, viņš man aptrakies un apdzēries pēc stūres. Tā kā vizuāli es nespēju pat salikt teikumu kopā. Vai tāda bija liepiņa, nodevāja mauts tālāk, bijis vaļā un 4 bērnu ģimene novērts 6 metrus vēlāk. Kāpēc tu palaidi viņu? Tas bija rēcīgs podkāsts. Labs podkāsts, ja es biju uz laivu pasākumu. Tev bija, nevar tā izstāst, bet ja tu biji uz vietas, tu biji diezgan smieklīgi. Lai nekā bija, es nezinu, ka viņš nobrauks 4 bērnu ģimeni. Jā, bet Liepiņš nekad nebrauc alkohola reibumā, tā kā šo mēs nevarēsim pārbaudīt noteikti nekad. Bet jā, mums vēl bija tātad jautājumi. Mums Anna prasa, es nezinu, varbūt jūs esat dzirdējuši vairāk, es par šo neesmu īstenībā neko daudz dzirdējis, bet viņi saka, vai nākamajā epizodē var papētīt dziļāk, ar ko un kā un par ko indieši visu laiku runā pa telefonu. Kā var tik daudz runāt pa telefonu? Bet tagad tieši mēs gājām lejā uz Ujek minās. Jā, brauc garām un runāja. Viņš būs kā piegādāja, man liekas, viņam bija tā Soma. Vēl spēc, viņš tieši pa telefonu kaut ko. Bet varbūt viņiem 24/7 viņi runā ar kaut ko visu laiku. Bet varbūt viņi ir kaut kādās tā kā audio chat grupās. Tas, ka līdzīgi tā kā varbūt viņiem ir tas Clubhouse normāli populārs, un viņi izsēž Clubhouseā tā kā joprojām. Viņi zvana vecām omēm Amerikā, te no Windows jums jāizsūt $2,000. Jā, bet tie divus darbus vienlaicīgi, kāds uzķerās. Jo tad, kad parādījās Clubhouse, man likās, ka tā būs īstenībā tā lieta, ko cilvēki šis sāks darīt, kad būs audio chat grupas, kurās tev iedomājies, ka mums ir... Tiem, kuriem patīk audio messages, un tādi cilvēki ļoti maz un iedomājies, nav normāli. Ka mums ir, piemēram, mūsu chats, kurā visi sēž vienkārši parasti vienlaicīgi iekšā un dara kaut kādas savas lietas, un ik pa brīdim vienkārši kaut ko pļāpā. Ka tā kaut kas notiks. Discordā notiek. Tas ir Discords vairāk. Bet es vienkārši domāju, ka tas aiziet kur tālu. Bet iespējams jau arī visi tie indieši Discordā sēž un runā tā savā starpā. Jo man liekas, ka viņi ir vai nu vienkārši visi kurieri, kas braukā, kas savā starpā runā, vai kaut kādi, kas strādā. Jo viņi arī, īstenībā, ja jūs tā pieminat, tad arī pašās kebabnīcās bieži vien viņi vienkārši austiņā ar kaut ko runā. Viņam ir liels ģimenes, viņi sazinās kaut otrās pagāvas brālēni. Jā, bet arī tādā ziņā bišķi dīvaini, ka tu visu dienu runā ar savu ģimeni. Kā, tu vienu dienu māsu, stunda māsu, tad sēns, tad mamma. Tas ir Vanspilī tā grafiks. Stunda māsu, stunda senci. Stunda māsu, stunda sieva, tāpat stunda. Bet tāpēc viņiem vajadzētu nevis stundu katram ar katru atsevišķi, bet visu kopā vienkārši sazinās. Stundu dienā visi kā pie pusdienu galda. Un ko tas tur... Es redzēju tiktu kā arī ideju par to, ka taisīt Zoom sazvanus, kad tu ēd pusdienas darbā starp draugiem. Tas ir kā jūs visi kopā aiziet ēst, jūs esat visi pie galda, bet katrs paņem savu ēdienu. Bet tu visiem būtu pilna mute. Es nevaru klausīties, ka kāds bija grēmo, kaut kādu vistu. Tu jau neēd tā kā non-stop visu laiku. Jā, bet kāds vismaz viņš tā kā, kaut kas jāapsaka. Bet tāpēc, ja mēs tagad pēc epizodes teiktu, aiziem paēst kaut kur, tad mēs aiziet, tad būtu jau tieši tā pats situācija. Bet tas citādāk, ja mums nebūtu, ja mēs ēdam uz vietas, bet, ja tu ēd, tad paēd 5 minūtēs, un tad mošku uzzvani. Nē, bet tā ideja tieši tā, ka to laiku, tā kā pusdienu pārtraukumu tu izmanto sazvanoties bet ar draugiem. Es vēl saprastu tādu situāciju, ka jūs nolikat tos telefonus, ēdat un nerunājat. Kad tu redzēt, kā pārējie ēd. Un tas, kas pirmais paēdus, jau sāku ķipāt. Mans teorijas par politiku. Jā. Kā būtu Hitlers Es vīnēs? redzēju, kā kolēģis šodien neiztīra podu, vai es kaut ko tādu sāk stāstīt.
Var tā vienkārši, ka tas, kurš runā, tas neēd. Un tad, kad tu pabeidzi savu stāstāmu, tad tu uzēdi. Vai arī viens nedrīkst ēst tajā dienā, kurš tajā dienā kaut ko... Tas prezentē. Un katrs sagatavo vienkārši. Un tam ir jārunā, jāstāsta pārējiem. Inga, tu esi lielākā no mums, tu neēdi šodien lūdzu. Tev pastāstīt kaut ko. Katram jānosvarās, kurš vairāk tas neēd. Inga vai Ilze runā, kamēr tiek... Kamēr tu esi visrasnākais, tev ir jāsagatavo prezentācija 20 minūšu garumā visiem pārējiem katru dienu. Jā. Tā būtu ļoti laba vieta, kur nonākt dzīvē. Bet mums vispār vajadzētu popularizēt prezentēšanu viens otram, kā draugu kompānijās. Vienkārši es atnāku un es tādu, es gribu jums uztaisīt prezentāciju. Un tad uztaisīt par tēmu prezentāciju, un es jums viņu noprezentēju. Super. Es tādu prezentāciju skatījos YouTube video formā, kurā tika piedāvāta ideja, ka vajadzētu standartizēt lielveikalus. Ka milzīga problēma mūsu pasaulē ir tas, ka mēs iztērējam ļoti daudz laika esot lielveikalos. Un tu esi savā lielveikalā, kas ir tavs piemērs lielveikals, tu viņā diezgan ātri var atrast visas lietas, kuras tev vajag. Tu vari ieiet 10-15 minūtēs, nopirkt visu, iziet ārā, jo tu zini, kur kas atrodas. Bet viņi ir līdzīgi visi. Viņi ir līdzīgi, bet viņi nav vienādi, un viņi katrs bišķiņ citādāks, un katrā veikalā ir kaut kāda cita loģika. Un pat ja tie ir viena tie paši rimī, tā kā viņos arī ir dažādāka loģika katrā rimī. Un ir ļoti daudz lietas, ko dažādas veikala ķēdes dara pilnīgi citādāk, un viss ir baigā bartakā. Jo tas citā veikalā to ļoti grūti atrast. Un alternatīva versija būtu šim izmantot bibliotekas sistēmu, kā bibliotekās kategorizē grāmatas. Un ka mums būtu standartizēts veids, kā visos veikalos lietas tikt kārtotas, līdzīgi kā bibliotekās. Visos? Pilnīgi visos veikalos, ka vienkārši tā būtu kā obligāti veikalam. Jāievēro šis. Es biju nedēļa apakaļ Tukumā, Lidl. Es vienkārši šeit caurtos, esmu Kauga Lidl. Es pagaid, fuj, esmu Tukumā. Tagad es veikala vidū domāju, ka esmu tajā citā. Tā viņi ir diezgan līdzīgi jau tagad. Viņi ir diezgan, bet viņi nav pilnīgi līdzīgi, un mēs vienkārši zaudējam ļoti daudz laika. Bet, ja mēs ieviestu, mums būtu vienkārši jāiemācās 8, ja mēs izmantotu to grāmatnīcu metodu, kas ir Dewey Decimal System. Neviens no mūsu klausītājiem nav bijis grāmatnīcā vai... Nevis grāmatnīca, bet biblioteka. Bibliotekā nav bijis neviens no mūsu klausītājiem. Tagad mēs nezinām, ko tur runā. Vajadzētu tā, ka prezervatīvus un citas lietas, kuras varbūt kādam ir kauns pirkt, visu var dabūt tikai pie pārdevēja skaļi prasot. Un noteikti, ja kāda veida alkohola, vai tev skaļi jāsaka, tas noteikti. Bet īstenībā, ka tev jāpasūta pie kases šmīga. Bet tā jau, tā nav tagad. Stāči kā ir. Es nespēju salikt teikumu kopā. Es vienkārši paņemu pudeli un nolieku. Bet, ja man jāiet pie kases, tā kā mazā veiklā, ja pamalūdzu pudeli šņābi, viņš tāds. Un tu pat nevari, nahuj pasūtīt no malas. Jā, ja tu nevari noskaitīt, piemēram, 2 tautas dziesmas, tad tev neko nepārdod. Latviski, protams. Tas gan būtu īstenībā. Tev ir kaut kādi, ka mēs uzliekam kaut kādiem produktiem konkrētas spējas, kas tev ir jāspēj izdarīt. Jā. Lai dabūtu auto, jānosos 3 izlases hokejus. Jā, un vismaz mēs varētu iemācīt cilvēkiem kaut ko. Jo tu varētu apvienot mācīšanu ar alkoholu lietošanu. Tas būtu vienkārši dzert, būtu mācīties. Tas būtu sinonīms. Un tad mēs esam atrisinājuši daudzas problēmas. Jo tad mums ļoti daudz cilvēku mācītos. Jā. Es tagad braucu uz epizodu. Un pirms mans bija kaut kāds taks, kas bija aplīmēts afišu. Kaut kāds 15. saraksts tikai sievietes. Kas ir sieviešu partija? Platforma 21. Tas ir partija, kas laikam ir KPV. Tas, kas bija KPV, un tad to partiju pārstāv centās reizes, un tur mainījās tās valdes, un viņi tika pārlietot, līdz viņi ir nonākusi tagad par Platformu 21, un viņiem ir saraksts ar tikai sievietēm. Bet kas ir interesanti, jo pārsvarā nevienā citā sarakstā līderi nav sieviete. Ja tagad tu tā paskaties Rīgas ielās, tad konkrēti Rīgā vismaz ir tikai vienkārši vīriešu reklāmas. Man liekas, es neesmu redzējis, iespējams, nevienas sievietes plakātā. Jā, bet kas ir interesanti, tur jau, tur ir tikai tās sievietes, bet, pieņēmumi, baigi neviens nebalsos, bet ir tas likums, ka viņi saņem tā partija dabū to finansējumu valsts, tos 200 štukas. Bet tad tev jādabū tur kaut. Jā, bet viņi jau dabūja pirms tam. Viņi vēl 2 gadus apgūt to naudu. Jā, protams. Tāpēc viņi vienkārši turpina kaut ko malku, ka tik malc, lai dabūtu to naudu. Jā, protams, tev kaut kas jādara. Viņi pielīmē vienu uzlīmu uz takšu un 19,800 aizgāja šeinā sūdos. Pasūdos ar kleids un visu kaut ko īši. Tur jau tomēr diezgan strikti to vēro un skatās. Bet tur ir juridiska vienība, kurai... Kas? Pievienoties.
ir juridiska vienība, kurai ir savs... kuriem ieskait, kur kontā ienāk nauda. Nu, labi, bet viņam jautāt, kāpēc jums aizgāja 19,800 šeit nāk leitās, mēs sajaucām. Ko tu pateiksi tajā situācijā? Ir daudz sodi, kurus tev. Es atvainojos, mēs esam blondīns. Labi, nākamais gan to budžetu, lūdzu, neiztērējiet shoppingā. Labi. Nē, knaps ir ļoti nopietna. Knaps vienkārši institūcija, kas pateiks tev, ka tas nav. Kas knaba nūģis atnāksim, midžinās acis 8 sievietes no 15 partijas. Jā. Mēs atvainojamies. Vēl drēma ir priekšgalā. Es esmu vārdos tik gudrs, ka zinu, tu tos cipars māk saskaitīt un tam līdzīgi. Nav nekas tāds. Labi, dāmas, esiet uzmanīgāks. Varbūt. Skatīsimies, kā dāmām veiksies. Jā. Bet te mums arī nedaudz kaut kas no Aglons radio. Mūsu klausītājs Eģus ir atsūtījis, jā. TikTokā ir tās mākslinieks Ronalds Znatnais, jā, ar lieliskām dziesmām. Paklausīsimies, kas viņam tur. Ļoti laba laikam esot. Lūdzu. Jums skan kaut kas? Man neskan. Tev neskan? Nu, mums skan. Es vēlos būt daļa no šī iekšējā. Viņš atgādina Rīgas modes, nē? Šis klasificējās diezgan kā Aglons radio, jā. Visi esam diezgan emocionāli. Mēs esam kā dzīvnieki, bet tomēr intelektuāli. Visi kārtībā, tā kā radītājs to paredzējis. Emocionāls, nozīmē emocionāls. Tas nav nekas sarežģīt to saprast. Kāda kā šis cilvēks izskatās? Labs leņķis filmēšanā. Visi Plecs un padus saskatā. Ļoti lielisks. Mēs tiešām visi esam cilvēki. Mums visiem ir emocijas. Nevienam nav nekādas emocijas. Nē, kaut kādiem sociopātiem iespējams nav nekādas emocijas, bet visiem pārējiem nav, ir tiešām. Bet emocija ir gan tāda, man liekas, subkultūra, kas tiešām vienmēr turpina pastāvēt. Ja hipsteri, piemēram, beidzās, tagad nav īsti tādi hipsteri, un mums nav tāda subkultūra kā hipsteri kaut kāda. Tad man liekas, ka visos laikos ir kaut kādas emo kultūra turpina dzīvot arī vēlāk. Arī tur. Ne, bet kas tad ir hipsteri? Hipsteri jau arī ir, kā to stiepj. Es nezinu, laikam cenēs bez bārā vai pārā ausis, piemēram. Piemēram. Vairs nav hipsteri, tā jau kaut cits. Tie ir, kaut kā bišķi savādāk. Jo, tas, kas bija hipsteri, tas bija tiešām kaut kādā vienā brīdī tāda specifiska kultūra. Viss, kas klausījās kaut kādu indiju mūziku un viss ģērbās. Vairs jau tāds mūzikas nav vienkārši. Jā. Pārsvarā visbiežāk jau, man liekas, izmā subkultūras vieno tieši kaut kāda mūzika. Un mūzika veido to, kas veido to subkultūru. Ja mums ir tur tā kā labi skateri, viņiem arī ir tā kā viena kaut kāda mūzikas vibe. Pārsvarā mūzika ir tāda vienojoša. Olga Rēcka parasti klausās skateris, kas zina. Kā sauc subkultūra, kas klausās tikai Avril Lavigne? Tie baikeri. Lavigne galvas. Lavigne galvas. Tā kā Swiftie, bet tikai... kā Lavigne galvas. Jā. Bet tāda mēs vispār neaizgājām par tiem jautājumiem. No. Kas mums tur vēl? Mums pēc kādu pogu arī. Mums ir... šis, protams, ir... Kur svinēsiet Jāņus? Esat izdomājuši? Esmu izdomājis, jā. Pareizi, tu svinēsi kaut kādās tur daudz vispār jautājumu. Anglijā. Bet tu būsi Anglijā? Vairākās valstīs svinēšu Jāņus šogad, jā. Gan Latvijā, gan Anglijā. Tu būsi abās, tu taisno šausi gada īsākai. Nē, tad nebūs gada īsākai. Nē, šogad jau Jāņu kaut kāds 6 dienas. Garš tas periods, jā, mums sākās... Piekdienas, sestdienas, svētdiena, pirmdiena, otrdiena ir brīvs. Jā. 4 brīvs dienas, kroči.
Bet man vislabāk patīk, ka sakrīt otrādi, ka Jāņa ir pirmās brīvās dienas, un tad ieliks garās brīvdienas. Jo tagad parasti ir līdz tiem Jāņiem, tu jau esi vai nu tā kā... Tāpat visi buhās jau piekdienu un vēl otrdien dzers. Nu, jā, tieši tā. Un tad sanāk tā, ka tev ir tikai tajos Jāņos, jo tu esi noguris no brīvdienām, un tad bet tad tā kā krutāk ar visu to svētku enerģiju ielikt tā kā pirmajā, un tad vienkārši tā lēnām izveidot ārā tos sliktās dienas. Šis viss ir sliktas ziņas neatliekamās palīdzības darbiniekiem. Tas gan jā. Policijai un daudziem citiem. Būtu interesanti salīdzināt, jā, jo kā brīvdienu iekrišana maina Jāņu, piemēram, negadījumu skaitu salīdzināt. Jā. Kurās dienās vai tajās dienās, jo vienkārši ik pa gadiem jau mums tā kā tas rotē. Mums ir tās pirmdienas Jāņu dienas ir diezgan, viņas jau tur ik pa sevi. Un vēl par Jāņiem mēs noteikti varam teikt, ka mums noteikti būs īpašā Jāņu epizode ar mūsu Jāņu pantiņiem ierastiem, tāpēc noteikti varat pamazām sākt drukāt un iesūtīt, tad drīzumā, es domāju, kaut kad pēc 2 nedēļām jau rakstīsim, varbūt bišķi vēlāk, 3 maksimum. Īstenībā pareizi, tas tik tuvu ir. Tas ir tik tuvu, jā. Tagad ir sāksies vasara. 16. 17. mēs noteikti jau rakstīsim. Tā kā droši pamazām sūtiet jau. Mums daudz runā un prasa, lai mēs parunājam par to tēmu, kas notika nesen kādā Bolt taksī, kurā šofers ar pistoli piedraudēja Džekam par to, ka Džeks kaut ko uzdars viņam. Restīvi situācija bija tāda, ka Bolt šofers brauc ar mašīnu. Jā. Un viņš ved cilvēku. Jā. Un vienlaicīgi sēž pie telefona. Tajā telefonā mēģina atrast streamu uz hokeju. Jā. Un tad viņš gandrīz jau izraisa avāriju. Tad paiet kaut kāds brīdis, un acīm redzot, tas Džeks, kad viņš sāk filmēt, ir jau noticis pietiekami tā situācija jau uzkarsus līdz tādam līmenim, ja tu sāc filmēt situāciju, tas jau tā kā ir kaut kas pirms tam bijis. Un tad tā video sākās, ka viņi tur kaut ko diršās, un viņš saka, nelieto telefonu. Un tad šofers izvelk ārā pistoli, viņam parāda, ko tu man teiksi? Un tad tas Džeks sabijās ar pie sarkanā izlec ārā no mašīnas un aizbeidz. Un pēc tās situācijas pāris metrus tālāk, tas šofers izraisīja avāriju. Tāds bija interesants atgadījums cilvēkiem noticis ielās. Bet tā kā viņš meklēja hokeju, nevis kaut ko citu, es domāju, ka visi viņu attaisno. Visiem tas, come on. Kurš hokeja laikā taksi brauc? Kas tas pa idiotu? Es domāju, ka no kompensācija vajag šoferim. Jā, vai ne? Jā, tas ir nostrādina vissvarīgākajā brīdī. Ja es būtu Bolt šoferis un man Eirovīzijas laikā kāds klients būtu, tad viņš net ierocis vienredzēt. Ja uz tevi izvilkt kaut kāds fujaks pistoli taksis, cik tu ielikt jums zvaigznes? 1/5. 5, kad jau neiešu izvilkt pistoli un notēmē uz mani. Nu jā. Kur 3? Jāstāst kādu pistoli arī. Ja gāzes, tad jau... Gan jau tā bija gāze. Jo, man liekas, tu jau nevar tā bija mašīnā pistoli maukt apkārt. Vispār nevar visu pistoli apkārt maukt. Man liekas, ka gāzeņiem arī tur kaut kādi ierobežojumi. Jo sāk parādīties. Pēc un vicinies. Nē, gāzē viņam ievies, jo man sensiem bija gāzes pistoli. Tad viņš bija man vainu nahuj jāuzsver. Man vidusskolā bija gāzes pistoli. Nu jā, pirms nahuj 48 gadiem. Jā. Tad vispār nebija likuma, bija nekādi. Tad tev ļauj, ka tu biji Oskara kalpa kaimiņā, tu nes mājās to pistoli, un tu visu mūžu stāvēt. Bet viņi tagad ievies, ka tev bija gāzes pistoli, to vai nu jādod mentiem, vai tu vajag oficiāli ko šaujamieru reģistrēt, un tev jātur speciālā vietā. Man sensās, bet man jādod joprojām gāzeni. Tu pat neļauj gāzes pistoli mājās turēt. Kārlis raksta, ka viņš ļoti grib, lai mēs pasveicinām Mārtiņu Barduli. Vienkārši tāpat vien. Tas ir notiesāts pedofils. To mēs nevaram sveicināt. To nevar sveicināt, jā. Bet vēl bija interesanti, rēcīgi piemēri. Tagad ir pašvaldību vēlēšanas nāk. Pašvaldību vēlēšanas ir tādā ziņā viskošākās vēlēšanas no tā, ka kandidē visspilgtākās personības. Jā. Jo Saeimas vēlēšanās tomēr tas filtrs tāds diezgan liels ir, un tur, lai gan pat mums ir diezgan daudz tādas frīkainas partijas ar tikpat frīkainiem cilvēkiem, tad tur nav tik daudz tādu, kāda ir nesanāk izlikt. Bet pašvaldību vēlēšanas, kur vismazākajā miestā atrodas kāds, kurš izdomā, ka viņa karjeras turpinājums varētu būt domē, ir diezgan bieži. Tam Gatim Alakam video, kas čels vienkārši bija momentāli salūz. Viņam vienkārši pajādēja, kādu to plānu. Es šausmīgi uztraucos. Es nezinu. Es neko nezinu. Es domāju, tādiem vajag amatus. Un tā kā man te no debatēm bija vēl viens Džeks no Saldus tāds, kurš... Tas bija Raimim teica. Kuram prasa, ko jūs gribat, ko jūs darīsiet?
Vairāk Attīstīt tukumu. darba vietas un lai dzimst vairāk bērni. Viņš tik labi neizteicis. Viņš neizklausījās labi. Viņš būs tāds tukums. Bērni, līdzkopīgi. Un tad vienkārši, jo tās debatas jau noteikti par, tā kā ir īpaši televīzijā tagad par katru tur rajonu debatas, jo tā ir viens, tad jātais visus tur tādi debatas, tie maratoni diezgan nopietni. Un tur ļoti interesanti cilvēki nonāk vietās. Tā kā, ja kāds padziļināt pētā debatas, tad jūs sūtiet labākos highlights mums, mēs noteikti varētu epizodēs viņus. Gan jau kādā mazā miestā bija kaut kāds video, ko neviens pat... Jā, tā kā mums vajag tos cilvēkus, lai viņi dabū līdz mums. Mēs nevaram mums vajag pasaukt nahuj kaut kāds no katra ciema vienu retard. Tad, lai viņi debatē savā starpā. Man liekas, tur atkal tur baigs sketči ir. Ja mēs sākam aicināt kādu, tad mums jāaicina visi. Mēs jau neesam oficiāli mēdī. Es domāju, ka kāds baigi gribētu, viņi varētu kaut ko piešķirēt. Ko sodu uzlikt to, ka mēs pasaucam? Jā. Bet viņi nebūtu dusmīgi, ka mēs saucam no šīm divām partijām, bet viņi apdara retardi. Ne par to, ka rītā vienkārši, ja tu sāc aicināt kādu, tev jāaicina visi. Bet tieši tām partijām būs sliktāk. Ja mēs vēl sakam, ka tās ir debatas, tad labi, mēs neesam oficiāls mēdījis, bet mums jau likumi jāievēro vienalga. Bet likums mums neatiec. Es domāju, pēc mums būtības attiecās. Mums klausās visi menti un tiesneši, kā mēs uzzinājām. Visi menti zem mums ir. Un tiesneši zem mums, tagad mums nevar notiesāt. Jā. Mēģini. Nē, bet es domāju, ka mēs bez politiskām debatēm varētu iztikt. Vismaz pašvaldību. Mēs vienīgi varētu par to stālbi, kur bija tas? Mēs vienīgi varētu, ja kāda partija grib mums samaksāt, mēs varam ieteikt nedēļu pirms vēlēšanām, par ko balsot visiem. Ja kāds mums grib labi samaksāt. Nē, tas, ko mēs gan varam pateikt, lai visi iet nobalsot. Pat pēdējā pašvaldību vēlēšanās, pat kaut vai par to savu klases biedru. Labāk aiziet vienkārši, kaut kāds, nav jau tā, ka visi lohi, ir kāds arī pluslīdz sakarīgs. Ir kāds, kas ir sakarīgāks par to lohu, ko ievēlēt, ja jūs neaiziesiet. Tā kā ir, to jau vēl. Mēs varam pateikt to, ka bija vaļā laivā, laidīs tikai tos, kas varēs uzrādīt pasi ar zīmogu, ka ir piedalījies vēlēšanās. Es nelieku to zīmogu, bet tas būtu... Vairs neliek, ja? Jā, liekas, neliek. Fuck, žēl. Bet es joprojām domāju to, ka piemēram, tad, kad ir tā nodokļu atmaksa, ko cilvēks sauc par nodokļu loteriju, ka tu viņā varētu piedalīties tikai tad, ja tu būtu balsojis vēlēšanās. Ja tu zaudē tajā loterijā, tu piedalījies vēlēšanās, tu atņem naudu. Tu nevari zaudēt, tā nav loterija, un tu nevari zaudēt tur. Tas ir vienkārši... Tā ir formula, kas tiek izpildīta ar taviem nodokļu izmaiņām. Ja tev ir mīnusā, tas nozīmē, ka tev ir ievērojami palielinājušies ienākumi tā gada laikā, un tāpēc tev ir mīnus. Tas nozīmē, cilvēki, kuriem ir mīnus, viņiem nevajag pārsvarā vajag čīkstēt, jo viņi ir labākā situācijā, nekā viņi bija pirms gada. Ja tev ir pluss, pārsvarā, tu esi diezgan stabilā vai sliktākā situācijā. Super. Labi. Tad atgādināsim visiem, ka mums ir jāizsūta labi vārdi. Ir Sandai Dejus, jā? Jā. Mēs noteikti mūsu sadaļā labie vārdi. Mēs atsūtam viņai, ka kaut ko uzrakstīt par radio un savu ko dari šovakar, jā? Un nolaikojiet viņai visas bildes, ja esat puisis vai meitene. Bez vīra bildēs. Mums viens džeks šausmīgi grib, lai mēs runājam par pimpiem. Interesanti. Par kādiem konkrēti? Viņš kaut kāds 4 reizes uzrakstīs. Viens jautājums, cik jums garš pipels? Tad ir pagājis kaut pusstunda, un viņš ir uzrakstījis. Neliek mieru viņam tā domu. Tā kā vēlreiz atsūtīs vēl ar bildi. Ar bildi? Nē, atsūtīs vēl garu tekstu. Mēs nezinām, kas ir pipels, viņš atsūt bildi, reku šito te. Cik mums gar. Kā es viņu atvērs? Nesaprotu. Atsūtīja garu pipeli. Kā es saglabātu šo bildi? Kā es uzlieku kā fona attēlu telefonu? Un tad viņš ir kaut ko par rakstu. Tur bildē teksts ir veidu zinātnisku pētniecisku darbu par pipeļu, diņķu, dandāļu, savs kā gribu garumu izplatību Latvijas podkastos. Viņš man atsūtīja to pašu ziņu. Mērķis noskaidrot, vai netiek cenzēta kāda no pipeļu garuma klasēm Latvijas podkastā. Un viņš vēl sūta vēl vairākas lietas. Ir cilvēks, kas ļoti zina, bet ir zinātniskos mūsu visi pēkšņi grib sākt pētīt. Tas notiek. Ļoti labi. Tā ir laba zīme. Tas noteikti ir. Cik naudas vajag samaksāt, lai jūs novadītu kāzus? Vai Liepiņ, tu būtu gatavs kādreiz vadīt kāzus? Nē, paldies. Nav tādas naudas. Tu vadi kāzus katru mēnesi, nevis katru vasaru. Es gadā
reiz 2 gados novadu vienas kāzas. Nu, es būtu bez, es nepisos čaļiem. Nu, bļa, vienreiz gadā. Vasarā es izvēlos vienu, kas man ļoti patīk. Tas nopisos ar čali. Es ļauju, tikai es jau teicu, vairākas reizes man riebis, kad ņem kāzām vadītāju, ka, piemēram, ir kaut kādi vadītāji, kuriem, man šovs ar 9 kāzas. Nu, bet tev tad visas kāzas ir pilnīgi vienās, tur nomaina tikai vārdu, uzvārdu, un tad 4 pāriem ir pilnīgi identiskas kāzas. Es novadu reizi 2 gados, un man speciāli tur mēnesi gatavojos, tur speciāli programmu uztaisu roastu viņiem, tur viss kā vajag. Tā, Jā, bet, ja tu taisītu katru nedēļu vadu cits kāzas, tu 100 punktu taisi visu vienu. Tev ir piedāvāt, ja tu vadi kāzas, bet tikai tās vismaz 4. kāzas kādam. Ceturto reizi precēs dabū Unlocko bāliņu, kā iespēja, ka viņš jau vada. Tagad Unlockojas Gillingers un varbūt vēl 2 cilvēki. Bet tādā ziņā, ja tu esi kāzas vadītājs, tu vari skalot to biznesu, sākot attālināt vadīt kāzas. Ja ekrāns jau pārsvarā visās kāzās ir. Jā, tu vari zūmā. Neatšķirās nekas ar no tā, tas, ko runā. Tu zūmā var pieslēgties, un tad tu vari vienkārši lēkāt vienlaicīgi pa vairākām kāzām, un tu vari vienlaicīgi 3 kāzas vadīt. Tā kā palaid aktivitāti, ātri pielic citā, un tas... Virtuālais kāzu vadītājs nospied play, tagad tev viss pāri spiežam play. Iznāk un saka, hei, tagad visi izvalkām lapu. Izvalkam kurpi un ko tur vēl? Spēlēsim spēli, vīrs vai sieva. Tu vadīji daudz kāzas, ja tev piedāvāt. Nē, es noteikti to nespētu darīt. Es vienmēr kāzās esmu skatījies, un domāju, man fascinē tas, ka ir tādi cilvēki, kas spēj darīt šo darbu, un es ļoti priecājos, ka tādi ir, jo tas nav jāatrod. Ja nē, tev būtu jāvada. Tas būtu šausmīgi grūti. Ja viņi tev teikt, ja novadīs kāzu, mēs veidosim jaunākos Nike apavas skriešanai. Tas ir pielāgots slapjam un miklam laikam. Jā, negribēsies dirst skrienot vairs. Žēlēju, ka iebās dirsā, ka tev negribēsies visu dienu kakā. Varbūt kādiem konkrētiem cilvēkiem, bet tā... Ja mēs liepiņu precētos, viens ar otru vadītu. Ja jūs ap 2 precētos stabili. 2 Kenijas skrēja, kas vinēja Liepājā pagājušajā nedēļā. Tagad numur 1, numur 2 vietā prec. Nē. Vai tu precētos viņam? Es precētos trietā. Nē, es ticamāk, ka nē. Mēs tev piedāvājam idejas, kad redzam. Bet cik tu būtu gatavs? Viņi tādi, labi, mums nav budžets, ja daudz. Vienkārši pasaka, cik tu vēlēs novadīt kāzas. 1 miljons tu novadīt. Kāds būtu zemākais cipars? Par 1 miljonu šis novadīt kāzas. Štuku, miljonu, ne, bet jebkam, ne, bet tā kā par miljonu iespējams. Kādu miljonu? Kas būtu tavs īstais cipars? Kas būtu tavs cipars? Es pirmais pajautāju. Nē, es pirmais jautāju, vai tu esi gatavs. Es pirmais pajautāju. Es jau varu, vai Lielu Liebiņu būtu gatavs novadīt kāzas? Es teicu, nē, un tad tu jautāju, cik tu būtu gatavs novadīt kāzas? Labi, es teiktu 10,000. Pat 9,000 tu biji nenovadīt vienu dienu kāzas. Uz 5 stundām nevar bija saņemt. Jā, pārspējumi. 9,000 šis, nē. Viss izlapušie cilvēki. Tad noskaidrojam, ka vidējais kāzu vadītāja atalgojums ir 10,000 par vienu reizi. Deivids vēl vēlas, lai mēs viņam nododam sveicienu. Protams. Un viņš grib, lai mēs pārunājam par interesanto NBA sezonu. Bet, man liekas, ka tagad ir ļoti izskatās salīdzinoši. Labi, nē, tu visu var mainīties. Man liekas, tā kā vismaz konferenču fināla sākuma lika domāt, ka ir 2 dominējošas komandas, bet tagad tās 3. spēles nav vairs, jā? Ķipā visur ir 2-1. Kopš Ziņas dabūja aicis, vairs negribu skatīties. Man sāpīgi, ka mēs neesam... Bet viņš vienkārši viņš vismaz nedabūja traumu. No aicis diezgan liela trauma. Un viņš varēs spēlēt Eiropas čempionātā Rīgā, un tas ir iespējams svarīgāk nekā kaut kāds čempionu tituls. Jautājums, cerams, ka viņiem būs liela motivācija nospēlēt Eiropas čempionātā ļoti labi, jo tas viņam var ietekmēt viņa nākamās sezonas situāciju. Un viņš gribēs to izdarīt labi, tā kā viņš spēlēs no pilnas jaudas, un mums būs ritīgi lieli basketbola svētki. Un Edgars teica, ka būs silts laiks un saulēns tajā. Kurā dienā? Es sēžu, Instagram reelos burtiski. Es burtiski sēžu, man liekas, mēs jau beidzām. Cik mums nav biļet stundu? Mums ir stunda jau sen. Mums ir pāri, jā. Tad biļet pietiek. Visi, jā. Mums nemaksā par to tik daudz, jā. Lūdzu piesakojiet mums Patreon, un tam mums būs garāks epizodes. Jā, vēl ej uz Patreon. Labi, devai, čau. Atā.